piedzīvojumi sacīkstes, kas saucās piedzīvojumi enduro. Viņas notiek jau 8. gadu, kad 7 gadus, jeb pat 9. gadu, un kad 7 gadus tas ir Latvijas čempionāts. Izvilku ārā to grāvu, tad sāku braukt un jūtu, nevarēju saprast, man variators izslīd, tā nevar būt. Sāku, dot gāzi, tā kā paceļās apgriezienu un nav. Un tik pastos, vienam ritenim dublis trūks gaisā otrā. Lūk, un jau 2. gadu mēs viņus organizējam Lizumā vai Lizuma apkārtnē. Šoreiz tas ir Lizuma un Tirzas pagasti, nedaudz arī Druvienas. Un pašlaik viss ir trasē. Trasē tas nozīmē meklē kontrolpunktus, orientējās. Pāros pa 2 ar motocikliem vai kvadracikliem, atrod mūsu izliktos kontrolpunktus pie atbilstoši kontrolkartes leģendai fotografējās, kas ir pierādījums tam, ka viņi te vietā ir bijuši. Un no 1 līdz 3 bija speciālais uzdevums mototrasē, plus tādos džungļos nedaudz pa grāviem pāri, kas bija skatītājiem arī pievilcīgs pasākums. Viņi atgriezīsies 7, nodos savus kontrolkartes, un mēs esam izdomājuši atvasināt vēl vienu, teiksim tā, tas, kas šobrīd ir modē, palaist vēl vienu tā kā speciālo uzdevumu, te patās pie dīķīšu. Būs interesanti. Tas ir pēc nofiksēta finiša laika, nav jāsteidzās tam līdzīgi, bet ir tagad modē tāda aplēšanās ar spaini, ar ūdeni. Tas te aizbakets? Jā, lūk, ir 2 baketi. Es pār. Kuram es pār. Viens gāž otram virsū, par katru cilvēku 5 punkti. Ķiverē, ja? Var izģērties, var neģērties. Es negribu ģērties, jo man netīk tērps un es gribu nomazgāt formu. Vēl. Šitā saucās rulē pilni. Vai tad? Jā. Ledus nav, tāpēc pilns aiņbai. Tad tur vārds būs teikt, ka Progbakets. Es šito saukšu par vārdu Progbakets. Es draugam. Oh my God! Tā, tu pāri nost! Speciāli. Bet nav tā, ka tu 2 lai viņam. Go! No galva pāri galvai. Paga, nē! Otrādāk ir tu, tagad viņam. Tas nospēlē, lai labāk. Es esmu pliks! Subā! Nē, mums te viss tūmāk, kas ir, mums te viss ir salasīts. Šito arī salasījām? Šito salasījām un šito salasījām. 2 dabojām. Citus mēs, diemžēl, nepaspējām, jā. Šitos te, jā, un tad apakaļ te, un izrādās, ka mēs vienīgi šito varējām, bet nebija pārliecināti. T3? Jā, bet nebijām pārliecināti, mums bija tehniski. Man ir, kur ir... Ierāva mums spieķos. Ierāva spieķos un viss ceļ nācās un labāt. Tāpēc nebijām droši par to, ka... Domājām drošāk braukt apakaļ, tomēr vēl. Tā. Super! Riktīgi labi. Man ļoti patika. Kā tev ar šaha ideju? Ļoti labi. Jā, riktīgi. Tāds saucamo šaha punkts ir 9 punkti, kuri kartē nemaz nav. Informācija par viņiem var atrast, tad, kad tu esi nokļūst pie 9 citiem punktiem, kur ir uzrakstīts, piemēram, 14H. Tu meklē gar mali cipari un burti. Atrod lauciņu. Kartē ir tas sadalījums pa lauciņiem. Atrod lauciņu 14H, un tad kāds no tiem, kas tur ir kontrolkartē ierakstītajiem aprakstiem, potenciāli varētu atbilst tam, kas tajā lauciņā ir. Piemēram, tilts vai ceļu krustojums. Šeit ir tie oranžie punkti, kas ir indikātori priekš tiem punktiem, kas nav kartē. Šeit ir, piemēram, tu uzzinātu, ka tev ir 15H. Jā, 15H, leģendā mēs paskatāmies. Tas varētu būt, ja tur ir, kas ir raksturīgs tajā laukumā, viss
izskatās, kad ezers. Mēs paskatāmies, kad mēs nonākam to beidzamo punktu, skatāmies. Ceļu krustējums ar uzvārdiem nebūs. Divkājas taps pie ezeriņa ar zīmi. Ļoti iespējams, ka tas ir tas. Un par to ir 6 punkti. Klāt, jā. Šitas ir interesants ceļu krustējums ar uzvārdiem. Tur ir paskastītas. Un kāda sieviete dzīvo šī krustējuma tūmā, tur ir daudz. Bet tie uzvārdi ir, tieši sieviešu uzvārdi ir amizanti. Ir Zaķe un Zābaka. Jums ir atskaita, cik jūs esat nobraukuši? 68,8. 68? Tas nav tik daudz, jā. Nu, normāli. Pirmo reizi. Pats sapot. Jā. Sorry, brāt. Pusdienu cīņu jūs esat dzēsējuši. Man arī. Man ir tāds mikslis tur iekšā. Tur ir dīķa ūdens, tur ir magaļu minerālu ūdens, tur ir tosos. Divās krāsās. Visiem labas medības. Komentāri par gonku? Sūdos iekūlies? Nu, sūdus tā maz. Nu, sūdus mēs te visas kvadras salauzuši. Šādi savādāk mierīgi. Snorķelis? Snorķelis. Organizatoriem arī pienākās. Jūs esat intensīvi strādājuši, viņš ir pilns. Nu, pilns nav viņā, puslitrs ir. Nu, operatora. Var, man liekas, esmu dziļi iebraucis sūdos. Kvadri visu laiku vārās, vienas puses nav. Aizmugurē piļņiku sarāva. Man arī beigās uzvārījās. Kā uzvārījās? Ot paņēmus tā kā sievietes uzvārās. Nu ilgi, ka bubina, nu visu dienu, tad viņi beigās uzvārās. Tā kā sieviete. Viņi visu dienu bubina, tad viņi vakarā uzvārās. Ilgi vārās, tad sprākst. Visnetīrākoši ļurgu. Kāpēc tavs ūdens tur ir tāds melns? Šitas šobrīd ir sportanams, jā, bet viņš ir būvēts jau 1876. gadā. Un bijuši šie ir muižas zirgu staļi. Šie logi. Nu, mums ir nolikums, mums ir afišiņa visiem atbalstītājiem. Te ir mūsu Līzuma pagasta atvēlētais štābiņš. Šo mums tā kā pagasts uzsauks. Tātad pagasts arī ir atbalstītāji. Un te ir brālis atbalstītājs. Tos mums dosim balvās. Piedalīties var jebkurš, kam ir motocikls. Nu, tiesības ar tā kā vajadzētu. Sakārtot formalitātes, tur apdrošināšana, licence vienreizējā vai uz sezonu atkarīgs no tā, cik intensīvs tu esi braucējis. Tas ir Motosporta federācijas prasības. Dzīves prieks. Griba to darīt. Un mēs arī viņu izaicinām. Jā, mēs izaicinām Zigi! Jā! Viņš nedzird. Vai vienlaicīgi, vai pēc kājas? Vienlaicīgi. Aiziet! Paldies! Paldies Līzumam!